Labdien! Šajā video tiks attēlots tas, kā pacientam izveidot īpašo recepti. Tāpat kā ar parasto recepti, arī īpašo recepti mēs izrakstam pacienta kartiņā tabā e-veselības dokumenti. Lai atvērtu pacienta kartiņu, ārsta biroja augšējā kreisā stūrī ievadam pacienta personas kodu un nospiežam taustiņu Enter vai uz lupas. Atverās pacienta kartiņa, ejam uz e-veselības dokumentiem. Lejā spiežam zilo pogu, kur rakstīts ir plus jauns dokuments. Tālāk izvēlamies recepti. Un tālāk norādam, ka vēlamies izveidot īpašo recepti. Līdz 2017. gada 1. septembrim ir ministru kabinetos noteikts, ka izrakstot e-recepti īpašo, jāievada arī sērijas un sērijas numurs no papīra veidlapas. Tātad sākam vienmēr ar sērijas ievadīšanu un numuru. Redzam, ka pacients mums jau ir ielasījies, ārsts arī. Tālāk ir ļoti būtiski ievērot zināmu secību, lai recepti aizpildītu korekti un tā tiktu apstiprināta. Sākam ar to, ka norādam maksātāju. Šajā gadījumā maksātājs mums būs valsts. Tālāk obligāti ir jānorāda diagnoze. Sākam rakstīt diagnozi un klasifikators mums uzreiz piedāvā kādu variantu izvēlēties. Pēc diagnozes izvēles tālāk ir jānorāda ārstniecības līdzeklis, jeb medikaments, ko mēs pacientam vēlamies izrakstīt. Pamēģināsim atrast medikamentu tramadolu. Sākam rakstīt un redzam, ka sistēma mums uzreiz piedāvā dažādus variantus. Paņemsim Lanašeru tramadolu. Ievadot ārstniecības līdzekli, mazliet augstāk mums atvērās lodziņš, kur mēs varam izvēlēties kompensācijas nosacījumu. Ņemam to un redzam, ka sistēma automātiski uzliek kompensējumu apmēru. Ir ļoti būtiski tāpēc ievērot secību. No sākuma ievadam maksātāju, tad diagnozi, tad ārstniecības līdzekli, un ja ārstniecības līdzekli klasifikators atrod, tad būs iespējams izvēlēties arī kompensācijas nosacījumu. Būtiski piezīme izvēloties konkrētu ražotu medikamentu ir norādīt šī ražotāja izvēles pamatojumu. Piemēram, pacients cita ražotāja medikamentu slikti panes. Šeit derēs arī jebkurš cits valīts iemesls. Norādot ārstniecības līdzekli no šī klasifikātora, redzam, ka automātiski ir aizpildījusies arī zāļu forma, kas šajā gadījumā ir šķīdums injekcijām. Tālāk mums ir jānorāda izrakstāmais daudzums. Norādīsim, ka mēs gribam izrakstīt vienu oriģinālu, un kuras ilgums būs 20 dienas. Ja ir tāda situācija, kad jāizraksta ir medikaments, vairāk kā viens oriģināls, taču mazāk kā divi, kaut kas pa vidu. Šādā gadījumā mēs varam izvēlēties mērvienību vienības, un, ja, medikaments ir ampulās vai tabletēs, tad norādot vienību skaitu, mēs pasakām, cik daudz tad mēs to vēlamies. Piemēram, oriģināli iepakojumā būtu 20 ampulas, taču pacientam nepieciešams 30, tad labākais variants būtu izrakstīt pacientam 30 vienības. Tālāk ir jānorāda, kā konkrēto medikamentu lietot. 2 reizes dienā, pēc ēšanas. Tā. Tālāk ir jānorāda receptes derīguma termiņš. Ieliekot ķeksi pie datuma izvēles, sistēma mums automātiski uzliek korektu receptes derīguma termiņu. Ja recepti nedrīkst aizvietot, ja medikamentu nedrīkst aizvietot, tad ieliekot ķeksi laukā nedrīkst aizvietot, var ierakstīt aizvietošanas aizliegumu pamatojumu. Ja ir kādi īpašie izsniegšanas nosacījumi, tad tos var ievadīt laukā, kas sauc īpašie izsniegšanas nosacījumi. Būtiska piezīme. Ja pacients gadījumā pats nav spējīgs aiziet uz aptieku, tas ir cilvēks gados vai invalīdu ratiņos, un viņa vietā recepti vēlas izņemt kāds cits, viņa radinieks, tad šo informāciju mēs receptē arī varam norādīt. Apakšā mums ir lauks personas, kas drīkst saņemt medikamentus. Šeit nospiežot uz pogas plus pievienot, varam sākt rakstīt
šī saņēmēja personas kodu vai vārdu uzvārdu, un ja šis pacients, cilvēks ir reģistrēts ārsta birojā, tad mēs viņu šeit varēsim norādīt. Savukārt, ja cilvēks šeit reģistrēts nav, tad atvērsies loks, kur mēs varēsim pieregistrēt viņu kā jaunu cilvēku, kā jaunu pacientu. Un visbeidzot, ja konkrētais medikaments ir tāds, kur izraksta bieži, vairākiem pacientiem, tad ir iespējams šo veidu saglabāt arī kā šablonu. Lejā mums ir poga pievienot dokumentu kā sagatavi, spiežam virsū un ievadam zāļu nosaukumu. Tipiski šablonus nosauc medikamentu vārdā. Šeit es arī daru to, nosaucu tramadolu 100 mg 2 ml šķīdumu. Spiežam saglabāt un augšā kreisajā pusē redzam, ka mums ir izveidots jauns šablons. Tālāk spiežam saglabāt un redzam, ka receptē nav norādīti nepieciešamie lauki. Tajos brīžos, kad aizpildīsim receptu un kaut kas nebūs līdz galam aizpildīts, sistēma mums parādīs šādu paziņojumu. Un tie lauki, kas nav aizpildīti vai nav aizpildīti korekti, tiks iekrāsoti sarkanā krāsā. Izņemsim ārā ķekšus un pamēģināsim vēlreiz. Redzam, ka sistēma veiksmīgi dokumentu saglabāja un pēdējais solis ir apstiprināt šo recepti. Nospiežot pogu apstiprināt, ziņa tiek aizsūtīta uz e-veselību. E-veselība apstiprina, ka recepti ir aizpildīti korekti un piešķir identifikācijas numuru. Nospiežam apstiprināt. Un visbeidzot, pēc apstiprināšanas ņemam fizisku papīra recepti, ieliekam printerī un spiežam pogu drukāt. Tas arī viss. Paldies!